videomateriāls ir veltīts vēsturiskai pieredzei. Tā ir, protams, runa par interkulturālās komunikācijas vēsturisko pieredzi. Starpkulturālajai komunikācijai ir noteikta vēsturiskā pieredze. Tas ir skaidrs, jo cilvēki dzīvo jau ilgi no Ādama un Ievas laikiem, un cilvēki visus šos gadu tūkstošus ir komunicējuši savā starpā, un noteikti ir vēsturiskā pieredze. Šo vēsturisko pieredzi klasificē, apstrādā, veido dažādas konstrukcijas zinātne. Interkulturālās komunikācijas speciālisti, kulturologi, sociologi, etnologi, antropologi, sociālie antropologi, kultūras antropologi rietumu zemēs veido noteiktas schēmas, noteiktus modeļus, analizējot vēsturisko pieredzi. Šodien zinātniskie secinājumi ir tādi, ka starpkulturālās komunikācijas vēsturiskā pieredze liecina par vismaz 3 tādiem komunikācijas atsevišķiem veidiem. 3 atsevišķiem komunikācijas veidiem, starpkulturālās komunikācijas veidiem. Pirmais veids ir veids, kuru sauc par kultūru difūziju. Difūzija no latiņu vārda izplūšana, vielas daļiņu ieplūšana otrā vielā. Kultūra difūzija ir viens no visefektīvākajiem, masveidīgākajiem un tādiem stabilākajiem komunikācijas veidiem. Piemēram, ir antīkās kultūras izplatīšanās, amerikāņu kultūras, eiropiešu kultūras difūzija. Kas ir kultūra difūzija? Kultūra difūzija ir, kad pārņem kultūras tradīcijas, kultūras mantojumu, kultūras dažādas formas, pārņem citas kultūras. Notiek tātad kultūras materiāla izplūšana, varētu teikt tā, par visu planētu. Kāds ir rezultāts? Rezultāts ir tāds, ka kultūra, tā, kura pārņem jauno materiālu, izmainās, pieskaņojās, viņa adaptē šo jauno materiālu savā vidē un pati reizē arī izmainās. Otrs rezultāts ir kultūru konverģence, jeb, kā vēl varētu teikt, kultūru īpašību saplūšana. Kad kultūra difūzijas rezultātā faktiski visas kultūras kaut kādā veidā kļūst līdzīgas viena otrai. Izzūd atšķirības starp kultūrām. Tiek uzskatīts, ka globalizācijas laikmetā kultūra konverģence, šo īpašību saplūšana ir ļoti, ļoti raksturīga, ļoti izteikta. Praktiski tā tas arī ir. Mēs visi košļājamās gumijas rakstām ar lodīšu pilsvalvām, ar Forda mašīnām braucām, Holivudas filmas skatāmies un tā tālāk. Tiek uzskatīts, ka kultūru difūzija ir stihisks process. Un šajā stihiskajā procesā kultūru inovācijas, kā teikt, tas ir galvenais kultūru inovācijas izplatīšanās veids. Stihisks process, tātad notiek, kā teikt, netiek vadīts, netiek kaut kā koriģēts. Taču tas ir diezgan nosacīti, jo tiek uzskatīts, ka kultūra difūzija ir varbūt arī apzināti voluntāri ar spēku veidota, iekarotāji, apgaismotāji, amerikāņi iekarojot eiropieši iekarojot Amerikas kontinentu, atnesa un uzspieda tīri ar spēku savus kultūru formas. Tā ir kultūra difūzija, viens no tādiem vēsturiskajiem kultūru komunikācijas veidiem. Otrs kultūru komunikācijas veids ir kultūru kontakti. Kultūra kontakti ir epizodiska komunikācija, kas neveicina dziļas izmaiņas. Latvijas materiālā raksturīgs piemērs ir noteikti vikingu kultūras ietekme. Tā ir epizodiska ietekme, un no vikingu kultūras, ar kuru mums ir bijusi diezgan ilga saskarsme, baltu ciltīm šeit, somugru ciltīm,
mūsu teritorijā bijusi ilga saskarsme. No vikingiem faktiski mēs neko tādu īpaši neesam pārņēmuši. Nu, es parasti minu faktiski tikai vienu piemēru. Tās ir bruņurupuču saktas, kuras nesā lībiešu sievietes savā tautas tērpā. Šīs bruņurupuču saktas ir dekorētas vikingu ornamentālistikā, vikingu ornamentos. Tas ir tas tipiskais un unikālais vikingu ornaments, kurš ļoti būtiski atšķiras no baltu ģeometriskā ornamenta. Kultūru kontakti. Nu, šodien mēs arī cenšamies dibināt kultūru kontaktus. Daugavpilī es atceros visi, kā teikt, domas atbildīgie darbinieki regulāri brauca uz Ķīnu dibināt kultūras kontaktus ar Ķīnu. Nāca jauna valdība, jauns mērs, viņa vietnieki un visi brauca uz Ķīnu dibināt kultūru kontaktus ar Ķīnu. Tas ir otrs tāds vēsturisks materiāls, vēsturiska pieredze, runājot par kultūru komunikācijas veidiem. Trešais veids ir kultūru miedarbība. Nu, kultūru miedarbība attiecina uz ilgas kopdzīves, kā teikt, rezultātu. Dzīvojot ilgi kopā, noteikti kultūru savstarpēja miedarbība. Nu, mums, latviešiem, tas ir, protams, ļoti labi pazīstams. Dzīvojot ilgi kopā ar somugriem, dzīvojot ilgi kopā ar vāciešiem, ar slāviem, mūsu kultūra ir ietekmējusies, un mēs esam ietekmējuši arī citas kultūras. Teiksim, Krievi vai nu ar nožēlu, vai ar lepnumu šodien atzīst, ka viņi vairs neiedaras Krievijas teritorijā, aizbraucot uz Maskavu. Maskavieši uzreiz redz, ka viņi nav tādi īsti Krievi, viņiem ir kaut kas jau no latviešu vai igauņu vai lietuviešu kultūras. Tas attiecas arī uz vācu baltiem, jeb baltvāciešiem, jo vācieši, kuri dzīvoja šeit ilgus gadsimtus, arī daudz kā pārņēma no latviešiem, un šī kultūra miedarbība izpaudās ļoti, ļoti būtiski. Nu, mūsdienās šo kultūru miedarbību lielā mērā attiecina uz tā saucamās transnacionālās elites kultūru, profesionālo kultūru. Attiecina uz starptautiskās birokrātijas fenomenu, kas arī šodien rodas. Nu, šodien kultūras miedarbību veicina daudzi apzināti organizēti procesi, teiksim, Boloņas process izglītībā, transnacionālās izglītības sistēma veidošana īpaši biznesa jomā. Tā kā šī lieta ir šodien ļoti plaši izvērsta. Nu, runājot par kultūru miedarbību, ļoti būtisks moments ir nošķirt kultūras donorus no kultūras recipientiem. Tā ir tāda medicīniska terminoloģija, bet viņa ir ļoti būtiska. Kultūras donors ir tā kultūra, kura var dot kaut ko, kurās potenciāls ir tāds, tik liels, varens, ietekmīgs, kura spēj dot citām kultūrām kaut ko. Un citas kultūras arī pārņem no šīm kultūrām donoriem viņu materiālu, izmanto, adaptē savā vidē. Kultūras recipienti, tās ir kultūras, kuras barojās no citu kultūru asinīm. Recipients ir tas, kas izmanto donoru nodotās asinis. Nu, tā tas ir arī šodien, un kultūra miedarbībā tā tas ir, jo ir kultūras, kuru mantojums ir plānāks, kuru mantojums ir savādāks, piemērots, protams, attiecīgās kultūras autoriem, bet šie autori redz un saprot un labprāt pārņem kaut ko no citām kultūrām, jeb no kultūrām donoriem. Paldies!